Pulksten 3 pēcpusdienā kuģis devās jūrā. Ceļojums gar Ķīnas piekrasti bija grūts un bīstams. 3. dienā sākās spēcīga vētra, kas viņus aizkavēja. 11. novembrī pulksten 7. vakarā tankadere atradās 3 jūdzes no Šanhajas. Visi skatījās uz ostu un ieraudzīja, ka no ostas brauc ārā liels kuģis. Tas bija ģenerālis Grants. Džons Bensbijs skaļi nolamājās. Par vēlu. Tagad viņš nesaņems Foga apsolītās 200 mārciņas. Signalizējiet kuģim, misters Fogs pēkšņi teica. Paceliet karogu un izšaujiet no lielgabala. Tankaderes kapteinis uzreiz tā izdarīja. Viņš zināja, ka pacelts karogs un lielgabala šāviens ir briesmu signāls. Es redzu, ka ģenerālis Grants maina kursu. Tas virzās uz mūsu pusi, teica misters Fogs. Plāns izdevās. Drīz Filies Fogs kopā ar Audu un policistu Fiksu uzkāpa uz kuģa ģenerālis Grants. Viņi varēja turpināt ceļu.